gribētos pat teikt, ka mēs pat visu nezinām, kas notiek. Ja, jo faktiski arī tur atbildīgās ministrijas rādīja savas prezentācijas, tad skatoties no tā, cik tās atļaujas ir izsniegtas un cik ir dati, kurš strādā, ja, tur ir gandrīz bija kāds 7 reizes nesakritība. Ja. Uz kuru pusi? Uz to, ka atļaujas ir daudz vairāk nekā mēs zinām, kur viņi strādā. Ja. Tad tas jautājums atkal rodās, vai tad... Un tie, kas tiešām legāli to dara, iet cauri visam tam procesam, ja, tad tiem ir diezgan tur ir smagi, kamēr viņi to var legalizēt vispār to visu procesu. Ja. Un tad tur jautājums kad ir visādi tur tie pakalpojumu sniedzēji no citām Eiropas Savienības valstīm, kas var atbraukt uz teieni un uz konkrētu laiku pastrādāt. Ja, un tad atkal nākamais kāds iegūms tajā brīdī ir valstī, ja tur mēs to visu naudu aizskaitam prom, ja, un tur principā nekas Latvijā nepaliek. Ja, tikai tas paveiktais darbs. Ja, un, tā kā tur ir tādi daudz neatbildēti jautājumi, bet tam protams, ir jābūt pietiekami skaidram, regulētam, ja, un pieskatītam. Ja. To nevar arī palaist tādā pašplūsmā. Ja, un tur gan jāsaka, ka tie uzņēmumi, kas pat taisno aicina to visu un dara, ja, tad viņi arī ļoti rūpīgi arī to pieskata visu.